Tā Reku Čalīts parādījās, viss kārtībā. Izskatās tā kā vēders varētu burkšķēt. Kaut kas jāiegooglē, labi, jāiedzer suliņu, laikam smilcerkšķīts. Bet vispār jebkurā gadījumā vislabāk parunāt ar speciālistiem. Un šoreiz tā ir Vita Vāgnere podkāstā par to, kas mani reāli interesē. Čau! Čau! Sveika un tā. Un Vita, pirms mēs visi sākam, kā parasti saviesīgos vakaros? Tu saki, labdien, es daru to un to. Tā. Jā, labāk saviesīgos pasākumos es nesaku, ko es daru. Senāk man bija tāds niķis stādīts jau priekšā kā vēderdakteri, bet tici man, ja kādam pasaka, ka tu esi vēderdakters, tā kāds vienmēr attopās pie tā, ka klau, jā, bet tā sāp šeit vai tur, vai kādā citā vietā, jā, un tad vienmēr, tu esi ārsts, tā tad lūdzu man izmeklējumi. Tā kā es pēdējā laikā cenšos nestādīt sev priekšā ar profesiju, bet jā, saku čau, esmu Vita. Bet tad ir tā kā filmās stāsta un rāda, ka tik līdz uzzina, ka ir ārstā. Es paskaties, kāda man tad dzimuma zīmē. Gandrīz, jā. Man liekas, tāds komiskākais mans dzīves moments bijis tāds, ka tas bija tāds intensīvs darba laika periods un manuprāt, es biju nomainījis mājās pilvenu. Un nomainot mājās pilvenu, guļot uz tās viena sāna, tāda sajūta, ka viena puse tirpst. Līdzīgi tādi neiroloģiski simptomi arī pie nopietnām diagnozēm. Un, protams, kā ārsts, es domāju, ka labi, bet tomēr man jāaiziet pie kolēģa, pie neirologa, lai viņš paskatās, vai tur viss ir ok. Tad es ierodos uzņemšanas nodaļā. Un man kolēģīte skatās, viņa saka, jā, bet klau nav ok, tev vajadzēs nodaļā iet, un es saprotu, ir vāks. Un tas ir brauciens starp diviem man nozīmīgiem pasākumiem. Tas bija kaut kādu laiciņu apakaļ, es saņēmu Eiropas gastroenterologu balvu kā labākais zinātnieks no valsts, un tam man vajadzēja uz Floridu vēl braukt. Vienmēr sakot, tas bija tādi divi nozīmīgi pasākumi. Es saprotu, ka man jāiet nodaļā izmeklēties. Es te ieguļos nodaļā, un apkārt, protams, ir pacienti. Un, protams, es nevienam nesaku sveiki, es esmu dakters un tā, bet ierodas sanitārs no uzņemšanas nodaļas, saka, čau, dakteri, jūs arī šeit! Un kas tas bija pēc tam par vāku? Visas tantes. Protams, neviens jau nepaprasa, klau, vai tev arī tomēr, tā kā viss ir labi, bet nē, tad atradās pilnīgi visas vainas un jā. Tā kā. Tu esi ārsts, zin kā, kaut gan es zinu, ka mūsu ģimene ir diezgan līdzīgi. Visās ģimenes ballītēs ir tā, ka mums taču ir ģitāra. Vai tagad uzdzied. Tā kā kaut kas līdzīgs, bet es domāju, ka tu vēl esi, kā izrādījās vispār finālā tev, ka tevi izmeklēja, tur viss bija labi? Jā, viss bija kārtībā. Bet tad jau tu esi labākais zinātnieks Latvijā, tad tu esi labākais Latvijas vēdera ārsts. Pilnīgi oficiāli. To mēs nesakām, bet... Jā, tā es arī pa sevi neteiktu. Es domāju, ka Latvijā ir ļoti daudz labi vēdera dakteri, bet, jā, man pacientu plūsma ir diezgan liela, ja tā es varētu teikt, klientu pacientu plūsma. Es esmu varbūt tāds rūpīgs vēdera ārsts, tā es uz sevi gribētu skatīties, bet noteikti es domāju, ka ir ļoti daudz forši kolēģi. Jā. Jā, tu negribi afišēt, ka tu esi labākā. Labi, es saprotu, bet jā, to mēs abi izprotam, ka situācija var būt nopietna. Gadījumā tu pasaki, ar ko tu nodarbojies, tad tas uzliek zināms pienākumus un raizes. Tā kā tu tā. Labi. Skaidrs, tad saviesībos vakaros, to labāk neko nesaki. Kāds tavuprāt ir nevis tikai ārstu pienākums, bet arī tādas tādas pierastās tās puses, tās stiprās puses, kas ir kā labas, ir, teiksim, tu esi kādā saviesībā vakarā. Un tu domā, jā, tagad es varētu pastāstīt, ka es esmu ārsts, un es labāk gribētu pateikt šajā sarunā, ka es esmu ārsts. Jā. Kā tu to domā? Piemēram, mēs esam ballītēm, vai ne? Mēs la. Jā. Kurš ir tas brīdis, kad tu teiktu, Ants, es
esmu ārsts. Gan jau, ka kāds sāktu mirt priekšā, es ļoti atvainojos. Tas būtu ļoti nežēlīgi, man liekas, klusēt tādā mirklī. Bet, jā, es patiesībā kaut kādu laiciņu atpakaļ es arī sev pieķēru pie domas, un ka bieži vien no ārsta varbūt ka gaida padomu, prasa padomu, bet ir tāds zelta likums laikam, ka to padomu nedalīties, tad, ja tev viņa kāds neprasa akurāti. Un tas ir savukārt tas, pie kā es pieķēru sevi domu, kad, ja nu gadījumā, teiksim tā, man nevajag pa visu vari ielīst un pateikt, klau, nezinu, tur kafiju dzert ar pienu, bez piena, ir veselīgi vai neveselīgi. Es te uztasīšu noteikti par šo, jo, zin kā, šķēp jālauž. Droši. Jā, tā kā es patiesībā, jā, es domāju, ka visi cilvēki arī, ar ko es tā kā komunicēju, plus, mīnus, zinu manu profesiju, bet jā, nu nav tā, ka labdien, Anci, sveiki, es esmu Vita, es esmu dakters, un tagad es tev pastāstīšu, kā veselīgi dzīvot, jo tikai es to zinu vislabāk. Tas noteikti nav, kā saka, way to go. Tur man šeit, ka ir daudz kaut kādu komisku lietu. Tu man atgādini vēlāk, lai mēs parunājam par to, kas ir veselīgs sabalansēts uzturs. Labi. Labi. Manuprāt, labi, bet tur mēs iesim vēlāk. Okay. Te man ir jautājums par to, gan jau, ka tev nākās, cik brauc uz dažādām konferencēm, kādi tie biežākie stereotipi par ārstiem, tavuprāt? Jā. Tā, es tagad domāju, vai man teikt to, ko es pirmais iedomājos. Es domāju, ka ārsti ir ļoti, ļoti dažādi. Un bieži vien, es pat teiktu, stereotips varētu būt tāds, ka ārstam tiek piemetināts tādas īpašības, ka viņš jau gan visu dara ļoti pareizi un ļoti ideāli. Tā pavisam labi, bet būsim godīgi, arī ārsti ir cilvēki. Un es arī šādi saprotu, ka lietas, kuras es iesaku saviem pacientiem un klientiem darīt, un es arī viņiem godīgi tā saku, klau, man te gudrā krēslā, ērtā krēslā sēžot, ir ļoti viegli tev pateikt, bet es jau saprotu, ka dzīve ir dzīve, vai ne? Un kad kaut kādas, varbūt, rekomendācijas nav tik viegli izpildīt. Un bieži vien arī, cireiz ārstam pārmet kaut kādas lietas, kur viņš tur, es nezinu, redzēts McDonaldā burgeri ēdot, vai ne? Lai gan palielam, ja tu ēdi veselīgi, nezinu, 90%, tad kāpēc, lai tu vienreiz kaut kādu neapēst arī McDonalda burgeri? Es šobrīd varbūt tā pārspīlēju. Ārstam tad jābūt tā kā perfektam, tā kā paraugam, ja? Es domāju, ka pacienti to savā ziņā gaida. Tu man vaicāji par stereotipiem. Tad liekas, ka ārstam ir jābūt vienmēr tādam ieturētam un pareizam. Superzinošam. Superzinošam visos jautājumos, pilnīgi visos. Bet tas nav saistīts ar to, ka mēs visi tomēr, tev kādā teica, ka mēs visi esam cilvēki un jebkuram, es domāju, arī Dalailamam ir zinām tā kognitīvā disonance, ka viens ir, kā viņš tā kā, ko viņš gribētu otrs tā realitāte. Jā. Svarīgi, jo man liekas, arī saglabāt, teiksim, tā filozofiski skatoties par Dalailamu atbildot, tad svarīgi saglabāt to savu kodolu. Es domāju, ka katram ir kaut kādas īpašības, kas ir viņam svarīgas. Neskatoties uz to, vai viņš ir ārsts, vai celtnieks, piemēram, vai mūziķis, vai kā līdzīga. Vai ne? Svarīgākās ir kaut kādas tādas cilvēciskās īpašības. Manuprāt, jau svarīgi tā, lai nepazūd tas dzīves skaistums. Tādā ziņā, ka man bijis, teiksim, ir laika ļoti, ļoti, ļoti pieturies grafikam. Uzbūvē. Es vēl pieteicos tādam 75 hard tādam izaicinājumam, ka katru dienu 2 treniņi, 75 dienas pēc kārtas, 4 litru ūdens, un tā es vēl ūdens pudeli nopirku speciāli darbu, bet kaut kā vairs nav laika vispār. Nekam citam. Jā, tu netver vairs vispār, nav laika, kā saka, ieelpot, izelpot visu laiku tādu ļoti. Man tā gadījās, nezinu, varbūt, kad citiem ir savādāk. Bet tad es tieši tajā 75 hard, tajā pārbaudījumā, es sapratu, ka nē, protams, ko es varu teikt, man liekas svars. Un tagad varbūt, ka vajadzētu 75 hard, bet es sapratu to, ka kaut kā vajag tomēr to balansu ieturēt. Jūs jau, droši vien, kā ārsti arī to pašu iesaka, ne? Protams, jo, redz, kā es savukārt uz sevi to attiecinu, noteikti manā gadījumā. Man tas kaut kādā veidā ir darbs. Protams, man ļoti patīk tas, ko es daru, bet es saprotu, ka
es arī esmu mēģinājis sev kaut kādā veidā tomēr, restriktēt, pateikt, ka es dienā pieņemšu tik un tik pacientus. Protams, tas viss rezultējās ar to, ka tās problēmas ir vairāk nekā vajag, ka tas pieraksta laiks ir apmēram novembris, decembris, un ka tu nevari palīdzēt varbūt visiem, kam tu gribi, bet tu saproti, ka tu tā kvalitatīvi vari palīdzēt tikai daļai, un ka tev vajag arī to laiku sev. Un tāpat man nesanāk tas laiks sev. Tā kā tas par to ieelpo, izelpo man ļoti, rezonē. Jā. Reizēm gadās tāpat ar darbiem, kad, teiksim, piezvanām arī man cilvēki saka, mums ir jānobeidz. Viss bija labi līdz šim brīdim. Darbi divreiz vairāk. Kurā tagad visu. Bet labi, mēs par to kafiju iesākam. Kam tad labāk paprasīt par kafijas dzeršanu? To es zinu, kad ir tur Danilāna grupas pārstāvi, un tad ir atkal citi, kas saka, ka tur ne kafiju. Ko tu saki par kafiju? Ka mēs malkojam īstenībā. Jā, tieši tā. Kā tad vajag? Principā 2 tasītes dienā ir tas, kas pasargā no aknu cirozes. Tas tāds oficiālā versija. Protams, jāstāsta, kas tajā kafijā ir iekšā. Vai tu gribi tādu vienkāršu atbildi vai tādu mazliet zinātnisko atbildi. Principā kofeīns ir tas, kas varētu kaut kādā veidā izraisīt simptomus, ja mēs runājam par kaut kādu varbūt sliktu dušu vai kuņģa sāpēm, teiksim, tādu edzināšanu. Ir vienkārši cilvēki, kas uz to reaģē. Protams, kofeīns vienkārši atslābina muskulatūru, kas atrodas starp barības vadu un kuņģi, un varētu būt tā, ka ir kaut kādi atviļņi, sliktas dušas. Kofeīns arī darbojās uz zarnu, noteikti kā stimulants, tad cilvēkiem varbūt, kuriem ir piedod caureja. Tad viņam vairāk izteikt. Gastroenterologs drīkst izteikties. Tad, protams, kofeīns ir tas, kas tos simptomus var pastiprināt. Bet, teiksim tā, nav, ir īpaši par kafiju runājot, nav tāds melns vai balsts, ka drīkst vai nedrīkst. Ja tu izdzer kafiju un tev paliek slikti no acīm redzot, tu nedrīkst. Ja tu savukārt vienkārši cilvēcīgi dzer kafiju, bieži vien man liekas, ka cilvēki arī nedaudz... kā lai saka, tie tādas nianses, viņi pieķerās viņām, jo negribas kaut ko citu risināt. Un vieglāk taču ir izrisināt to, ka es tagad, nedrīkst dzert kafiju, nekā, tur... Tā kā tāda racionalizācija, uz to tagad zāģēt. Jā, tagad es baigi turēšos pie... Par to kafiju es biju pamanījis, to, ko tu saki, kad ir tā, ka man arī no rīta padzeru kafiju, un tad es pēc kādu laiku man ir jāaiziet vēlreiz. Pie gastroenterologa šo var runāt, lai es pie tevīm esmu šodien. Bet tas nekas slikts, manuprāt, nav. Tas ir ļoti zolīti. Dabīgi. Mēs runājam par to, ka esam cilvēki kārtībā. Bet par tiem miligramiem, kādu domā, cik daudz kofeīnu var? Vai šito tu man neprasi, es tev to neatbildēšu. Es esmu liels gudrinieks visādos jautājumos. Šis savukārt ir tas, ko varbūt no ārsta prasa, cik tad tur miligrami, no tēmas ilustrētā zinātne. Es jau ļoti pragmatiski. Bet uzturu speciālisti tā noteikti mācētu to atbildēt. Jo es šo ļoti pragmatiski, tāpēc, ka man ir gadījumi, ka man nav laika pacēt kafiju. Ka man vienkārši kofeīna tabletes ir līdzi. Jā. Tāpēc ne tā, ka es te piesētos. Labi. Kā jūs domājat? Tu netestē manas zināšanas kofeīna jautājumus. Tas labi. Otrajā lapas pusē. Okay. Jā. Vai tu, kad tu no rīta piecelies, tu vingro kaut ko vai nevingro? Kā kuro reizi, jāsaka godīgi, man ļoti patīk vingrot, jo daļa manas dzīves, teiksim tā, man ir klientu, pacientu pieņemšanas konsultācijas, bet es taisu arī endoskopijas. Tad kuņģus skatos un skatos zarnas. Un tas ir diezgan tāds statisks darbs. Principā tu stāvi ar endoskopu rokā visu dienu. Principā piespiedu pozas arī dažādos veidos. Tad ir tā, ka, ja ir tāda intensīvāka bijusi nedēļa, jūt muguru. Un tad ir tiešām feini vingrot. Jā. Tagad es pieķēru sev pie domas, man ļoti patika maratons tikko bija. Jā, noskrēju 21 kilometru, ļoti priecājos. Esmu malacis. Žēl, ka es vienīgais. Gats to arī aplaudēt. Paldies. Lūk, un savukārt, protams, tas pats skrējiens arī bija forši, bet tā gatavošanās man ļoti patīk, kad ir kaut kāds tāds, tā kā plāniņš uzlikts to, kas ir jāizdara. Es laikam esmu tas cilvēks, kam patīk saķeksēt, tos tickbox, kā saku. Tam jau arī esot no tiem kaut kādiem neirostimulatoriem, kaut kāds speciāls nosaukums viens bija, kas tieši tā, kad tu izsvītro. Jā. Padarīts. Pozitīvās emocijas tā gan, jā. Jā. Es pats tipinu.
Es pat neskrienu, man tā tipināšana patīk, ka ritīgi lēnā garā vienkārši. Man Danelāns, es kādreiz skatījos, Danelāns šitos teica, pēc tam es noskaidroju, ka tagad es pa treneri mācījos, ka tie, kas ceļ smagums, viņiem tur sirds priekškambarīs, nemaldos kreisais, paplašinās. Un tā viņi, lai to harmonizētu, viņi tāda tipināšana ir veids. Un pēc tam es dzirdēju tieši tajā pašā gadā, es dzirdēju, ka Danelāns saka, labi, tur darīt tā. Ok, un es izmēģināju, man ritīgi iepatikās. Tā ir tāda, tā kā starp pastaigu un skriešanu. Es pat nezinu, kaut kas tāds pa vidu, tā kā tāds kaķītis. Angļiem ir tas jogging. Jā, joggings. Viņam arī populārs, un tur arī viss kaut kā tādas skatos, ka vienkārši kundziņi bez maz vai ar pīpi skrien, vai ne? Nu, protams, ne ar pīpi, bet tā doma tāds, ka... Bet tas sajūta ir tāda, kad tu tā skaties uz apkārtni, kas notiek, tur ainavas. Nē, ļoti laba meditācija. Jā, nu tas to it kā izkrata starp tiem asins, to starp šūnu telpu, es nezinu, vai tā ir. Tur droši vien tu man palabojiet. Jā. Nē, bet es saprotu, ko tu domā. Man pašam vienkārši uzlabo garstāvokli, un tāpēc es to daru. Jā, nu tieši tā, es domāju, ka tur aerobā un anaerobā slodzi vienkārši samēras. Jā, un no tās treneri puses sakal tas, ka tu tik lēni to dari, tā slodzi ir tik neliela, ka tu vari darīt neierobežotā daudzumā. Tu nākamā dienā tev nav jāatjaunojās. Jā. Tas ir, teiksim, es zinu, ka jums skrējējiem, tas ir ļoti skaļi teikts, Ants, paldies par 21 kilometrus, come on. Par taviem aplausiem. 21 kilometrus. Jā, nu ir ok. Tas ir daudz, manuprāt. Ok. Un es domāju, kā arī atgūties, pēc tam noteikti vajag pauzi. Tur nākamā dienā neskrēja, vai ne? Man liekas, Stirnu buks ir trakāks, kur ir 14 pa kalniem lejā. Tur es kājas, es jūtas stipri vien vairāk. Bet nav tā, ka tas baigi riskāti ir, potīts. Zin kā, nē, protams. Manā vecumā es vēl... Es nezinu. Tagad, kā saka profesors Ērglis, man liekas, teica, ka līdz 110 ir jādzīvo. Vispār tavā vecumā pat nav pienācis. Stirnu buks. Jā. Nē, Stirnu buks ir, potīts. Jā. Atkarībā kā skrien. Tur jau var tipināt. Tur jau nav obligāti jālec špagatā pār kokiem. Var sakot, Stirnu buks bija trakāks, jā? Man liekas, ka jā, no tās atjaunošanās viedokļa, jā. Labi. Jo, tur tās stundas, cik tur, kamēr tur atkal sākās, viss labi, tiem muskuļiem tā. Rekā, man pēc tiem pacientiem atkal ir. Jā. Pacientiem man tāds ģeniāls jautājums ir, kur, vai ir tādas tēmas, kuras tad ir pacienti, viņi tev neviens neprasa tikpat kā, bet kas tev liekas, šo es gribētu viņam pateikt. Es viņam visu laiku, otrais, es otrajam gribu to pateikt. Jā. Tu pat pieraksti blociņā, ka izstāstīt. Vajadzētu šo te es visu laiku esmu gribējusi izstāstīt, un neviens man neprasa. Jā. Redz, man tā laikam problēma ir tāda problēma un labums vienlaicīgi, kad es pati ļoti daudz stāstu. Un es pat sevi brīžiem bremzēju, lai man kāds kaut ko pavaicātu. Man ir pirms vizītēm tādas anketiņas, ko es dodu pildīt. Protams, tur ir tie mani pamatsymptomi, kas man tiešām interesē, lai saprastu, uz kuru pusi vējš pūš, un cik man nopietni ir jāpieiet šeit. Bet tad anketiņas sākumā ir uzrakstīts, tad cilvēkam ir jādefinē, kāds ir tas vizītes mērķis. Tas tā varbūt tā ļoti... Kāpēc? Jā, tā kā ko viņš vēlas noskaidrot, un tā kā pa soļiem, un tad es pat saprotu, ka man nedaudz jābremzē sevi, jo man ļoti patīk izstāstīt visu, kas un kāpēc un kur. Tāda tēma, par ko varbūt ir grūtāk uzsākt sarunu, ir svara tēma. Jo personīgi man liekas, ka man nav mana darīšana, kā kurš izskatās, teiksim tā, no šī iemesla. Un savukārt, tas svars nereti, viņš tiek uztverts kā tāda, drīzāk skaistuma nekā veselības tēma. Un ja mēs ņemam, tad īstenībā no liekā svara aug kājas pilnīgi visām slimībām, ja mēs tā varam teikt, tik tiešām visām. Un tas patiesībā ar dzīvības saistās, ja mēs tā ņemam. Nepavēlti ir tas ķermeņa masas indeks, kur tā, teiksim tā, briesmīgi skan, bet no mirstība. Pie tā ķermeņa masas indeks, kas ir tas normālais ķermeņa masas indeks, līdz tam 25 ir viszemākā, teiksim. Labi, mēs tur varam diskutēt, ka cilvēks ar ķermeņa masas indeksu 22 dzīvo visilgāk,
vieglāk, teiksim tā, nu, tad cilvēki ar ļoti zēmu svaru un ļoti, ļoti lielu svaru, protams, nu, tā mirstība palielinās, un tur var skaitīt visas iespējamās slimības, ko es zinu, ja, sirds un asinsvadu onkoloģijas, locītavas, tās pašas, par ko mēs runājām. Un, nu, jā, un tad, protams, mans uzdevums, un to es gan jūtu kā tādu savu uzdevumu, ir cilvēkam, nu, tajā vizīšu, varbūt, nu, teiksim, tā sērijā, ja viņš pie manīm ir atnāca kuņģa dedzināšanu, lai gan tur arī ir teiksim, liekams varam ir loma, ja, teiksim, Atviļņa gadījumā. Bet, ja viņš ir atnācis, protams, mans uzdevums ir atbildēt to viņa jautājumu, bet, nu, kaut kādā mirklī es tomēr visiem parēķināšu to ķermeņa masas indeksu, un tad es teikšu, klau, kad tomēr, nu, tā kā nav ok, un arī kā man patīk to ievirzīt, es laikam parēķinu, cik ir tas, cik viņam vajadzētu svērt, lai es viņam nevienu vārdiņu neteiktu. Protams, viss ir atkarīgs, un ķermeņa masas indeks, viņš nav objektīvs tāds rādītājs. Labāks ir, teiksim, bioimpedance vai teiksim, šī ķermeņa kompozīcijas analīze, jo, nu, būsim godīgi, atšķirās muskuļu masa no tauku masas un ūdens, jā, un, teiksim, nu, cilvēks ir no kaut kā veidos, nav tā, ka tur tikai, nu, tāds neveselīgais liekais svars. Bet, jā, tas, ko man patīk darīt, ir iedot viņam vismaz tādu cipariņu, kas ir tas, nu, tas pirmais mērķis, uz ko tiekties, un, nu, tad saprast, ar ko ir darīšana, ar 2 lekiem kilogramiem vai 10, un tad es parasti saku, ka mans mērķis tad ir piesieties no veselības viedokļa, nu, ne no tā skaistuma viedokļa. Jā, jo tas liekais svars tāda arī. Tas tā kā gandrīz tā kā vīriešu veselība, nu, tā kā stigma sabiedrībā, jo tas ir body shamings. Jā. Jo cilvēkam liekas, ka viņu aizvaino. Arī bija, Britos bija par tiem sirds asinsvadu slimībām, kas sirds asinsvadu slimības, aptaukošanās izraisa sirds asinsvadu slimības, tad viņiem plakāti bija. Jā. Un Londonas kancels teica, ka tā kā nē, jā? Šitādi plakāti nebūs, jo viņi veicina body shamingu. Kaut gan viņiem tā problēma ir lielāka nekā Latvijā, vismaz tajā brīdī bija. Jā. Un tad viņam teica, šito nevar, un es domāju, nu, cik nepareizi, jo tam cilvēkam ne jau viņam kāds kaut ko pārmet, izskats, viņam vienkārši saka, hei, klausies, nu, ka tā kā jāpadomā. Varbūt nepatikšanas, un tās nepatikšanas visticamāk ir nevis tāpēc, ka tas būtu sociālais konstrukts, protams. Vai kāds kaut ko ir iedomājies, vai kaut ko sliktu saka, bet tāpēc, ka, nu, tā ir zinātne, un rekot viņi pamatot. Tādā ziņā es tevi ļoti saprotu, jo man ir tā, ka man jaunākā meita šitā man visu laiku pieķer, jo viņi ir tajā visā jaunajā valodas tajā pasaulē dzīvo. Un, ja es, teiksim, pasaku kaut ko, nu tievs rasnis, ja, teiksim, koks. Jā. Viņi uzreiz pieķer, viņi zina. Jā, ka tas nav stilīgi. Tas nav... Bet starp cik man bērni arī, jā. Man liekas, mums ir meitas vienādā līdzīgā vecumā. 11. Jā, manai 10. Nu, jā, nu tas pats. Viņi jau tad jau savādāk reaģē uz tām visām lietām. Tas ir forši no vienas puses. Nu jā, no vienas puses iekļaujoši, bet redz, viņi izaugs ārsti, kā viņiem būs jāsaka, tad to pašu varbūt, zin kā? Jā, tas gan. Tādā ziņā. Labā ziņa mēs īstenībā tagad arī, klīnikā, Antiēģinga institūta, kuras arī kā metodiskā vadītāja esmu, kā reiz mēs esam šim jautājumam tā forši pievērsušies, kā reiz tikko uztaisījuši svara samazināšanas programmu un tieši no šī veselības viedokļa. Nevis no tā, ka mēs tagad ielaižam cilvēkus, nezinu, mežā, dodam ēst salātu lapas un liekam pa apli skriet, un, protams, tas svars zudīs, nu, teiksim, uz kaut kādu mēnesi, un pēc tam laižam visu sārā, un tad visu laiž dzīvē. Kamēr aizskrien līdz McDonaldam. Un jā, bet attiecībā, nu, tik tiešām no šī veselības viedokļa, vai ir kādi iemesli, kāpēc tas svars rodas, un arī ar šo svaru saistītās nu, tādas komplikācijas, ja tā varētu teikt. Jā, es ļoti saprotu šo lietu, jo tur ir svarīgi, man liekas, katram saprast, kādas ir tās attiecības ar lieko svaru. Man ir tā, ka es zinu, ka man ļoti viegli ir uzēsties. Kuram nav? Man arī ir ļoti viegli uzēsties. Neticu. Parādi. Un līdz šim man nav bijis tā, ka man ir šausmīgi grūti. Nu, šoreiz man ir tā kā, kad es esmu uzresnējis, bet tas ir, es skaidri zinu, es tā kā nepīpēju. Tas jau labēns. Tagad man ir jāsit ar plaukstiņām. Zinu, man bija vienkārši tā, ka es biju ceļojumā. Es sapratu, ka ceļojumā uz Malaizijas esmu dabūjis kaut kādu kaklamanu un man visu laiku jārunā. Jo tur
augsts karts, Jā, kondicionieri jā. un dzesēšanas un karstums. Baigi, kaut kas tur turpinājās. Nav forši, jā. Es domāju, ko es varētu darīt? Kaut kādu vienu lietu, kas vislabāk man kaklam ko darīt. Jā, nu tā kā nepīpēt, ne? Tu varētu vienkārši nedarīt pāri sev. Piemēram, tas Laba ideja. varētu būt nepīpēt. Vienkārši vēl dziļākā bedrē nekā. Jā. Ok. Kaut kādu vienu nedēļu, divas. Nu, Tā kā vairs nevajag, ja? Jā, 2 nedēļas. Un viss bija feini. Un 2. mēnesī. Labdien, esmu tavs liekais svars. Čau! Jā. Vienkārši tā, ka taišana. Bet es zinu, ka es vismaz agrāk esmu varējis tikt vaļā. Un tā kā es domāju, ka būs ok. Zini, kas ir pats interesantākais? Es uz šīs nots. Jā, tie tādi pētījumi dati ir. Un interesanti, ka tas ir tāpēc, ka cilvēki, kas smēķē, viņi relaksējās, atbrīvojās un iet ārā dziļi pēlpot. Tā kā tu vari iet ārā vienkārši dziļi pēlpot bez cigaretes rokā. Iespējams, es negarantēju 100%, bet to mēs varēsim. Jā. Es gaidīšu pēc kāda mēneša atskaiti, kā veicas. Tu zini, man bija tā, ka es saprotu, 1. mēnesī, es saprotu, ka tajās dienās, kad es neesmu pameditējis no rīta, tad es reāli aizsostos tā kā pūķis. Jā. Kad ir tas nikotīns, tomēr viņš tā kā regulē to, ir tā atkarība un ir tā, tas tā kā regulators, viņš darbojās. Jo es izlasīju visu kaut ko par nikotīnu, visu, ko varēju. Šoreiz domāju, jā, tā. Es noklausījos podkastus par nikotīnu. Hubermans tāds ir. Jā. Un es sapratu, ka baigi māna tos, kas grib atmest to pīpēšanu. Ir tas nikotīns, viņš visu kaut kādas labas lietas arī dara. Protams, atkarību šausmīgi un smēķēšana ir slikta plaušām un tā, bet kad bišķi māna tos, kas grib atmest pīpēt. Man viņiem būtu jābūt gataviem, kad kaut kādas... Nu, ka nebūs tik rožāni. Jā, nav tā, ka tur, smēķēšana neko labu tev nedara. Nav tāda. Ir jau viss kaut kādas lietas, no kurām ir jāmācās, jāpārmācās. Lēniņām, jā. Tā, par to kafiju mēs sapratām, tas bija, starp citu, tāpēc, ka tās ir tās lietas, kas... Kam tad, ko ārste tev nestāsta? Jā, pa kafijas var pastāstīt. Jā, tas ir ok. Kā ar medicīnu un tevi notika? Kad tu saprati, kad... Jā, ka tā kā vajadzētu, vai ne? Es īstenībā ļoti ilgi nevarēju izdomāt, kas ir tas, ko es gribu. Skolā man padevās daudz, kas es mācījos. Būsim godīgi, es tiešām daudz mācījos un... Man patika, man tiešām patika, un ja tev patīk, un plus mīnus padodās viss, izņemot sports. Kas bija vienīgais, kāpēc es, man liekas, es dabūju, patiesībā, jā. Skolas laikā es dabūju sarkano diplomu, tāpēc, ka man bija atbrīvojums no sporta dēļ atmiņas slimības. Uzmini, kāpēc es esmu gastroenterologs. Bet vienmēr sakot, ir tā, ka, man padevās viss, izņemot skolas laikā skriešanu. Nu, redz, tagad es esmu bišķiņā atgūsies, un tagad nav tik traki, bet tas bija laiks, ka tik tiešām, kad vajadzēja noskriet krosiņu, un mēs sapratām, kad nē, es pat neierakstos sekmīgā atzīmē, ka man jāiet buciņas ēst. Es tev bišķi iestarpināšos. Es kad mācījos par treneriem, man stāstīja, kāpēc padomju laikā esot cilvēkiem, droši vien, kad arī padomju laikā bija skolā, varbūt brīvās Latvijas. Tā, man liekas, kad mums tieši beidzās, jā. Vienkārši, bet kā esot ilgu laiku bijis, kāpēc skolās, kāpēc nepatīk skolēniem skriet, ir tas, ka uzreiz lika 2 kilometrus vai 4. Jā. Un tas esot tajā vecuma grupā līdz tiem 18 gadiem, tajā ķīmijā, kas notiek muskuļos un par ķermenī, ka tas ir tas pats nelabākais. Brīnišķīgi. Tas pierādījumiem balstītais, kā sačakarēt vēlmi skriet. Jo neatjaunojas pietiekami ātri, un savukārt viss tas ātrā muskuļu tā rezerve tiek izmantota. Un sakot, tev ir slikti visu laiku. Un tev liekas skriet ātri, tev neliekas skriet lēni. Pareizi, jā. Un normatīvi. Jā, visi jau tev uz atzīmi jāskat. Alsis Klinsons, Vīta Vāgnere, sarunā par to, kas mani reāli interesē. Mēs jau runājam par to, ka tagad satiek ārstu, tad tur rāda, kur man tur dzīvuma zīme, klausies, man tad tā kā spiež vēderi, ko man darīt.
Par smēķēšanu. Jā. Es esmu tajā posmā, kā jau es teicu, ka 4. mēnesis iet uz beigām, ka es nesmēķēju. Jā. Par un pret smēķēšanu. Ko tu kā ārsts teiktu? Atkal, ne tam prasi. Nē, es, protams, mēģināšu labāko. Jo tas ar vēderi arī esot saistīts. Protams, es domāju, ka pulmonologs, plaušu dakteris tev varētu atbildēt tādu kritiskāku viedokli vai kardiologs, ja, kurš teiktu, ka smēķēšana, no vēdera viedokļa, protams. Jā, ja runā par vēdera viedokli, no vēdera pusīs, protams, smēķēšana arī, ko viņi dara, viņi atslābina muskuļus, kas ir attiecīgi, varētu būt kaut kādas arī šīs pašas sliktas dūšas, tur, teiksim tā, vemšanas gluži varbūt, ka nē, bet, teiksim, kaut kādas negramošanās sajūtas. Noteikti smēķēšana ietekmē zarnas motilitāti vai tad iešanu uz priekšu, ja mēs tā varētu izteikties, kustību. Un protams, teiksim, tādā veidā, šis nikotīns arī, iedarbojās uz tām, uz zarnu šūnām un patiesībā uz to visu zarnu kustību kā tādu. Es saprotu, uz ko tu vēlc. Tu gribi, lai es tev pasaku kaut ko, kāpēc, ka tev vajadzētu. Ja tu man prasa arī par un pret, vai ne? Tā uzēšanās problēma, tāpēc. Jā. Jo tas ir kaut ko, man liekas, ar vēdru saistīts. Jā, šis ir, tas negluži ar vēdru saistīts. Es domāju, ka tas ir saistīts drīzāk ar kaut kādu tādu emocionālo sajūtu un kā jau tu pats arī minēji, šiem neurotransmiteriem un tā, bet es tev noteikti nebūšu tas, kas, tā ļoti precīzi, smalki tev tagad izstāstīs, sorry, es tev varu kaut ko citu pastāstīt. Tev būs plaušu dakteris jāaicina šitien, kurš tev mācīs izstāstīt to pozitīvo. Aha. Jā, bet tādi pētījumi ir. Ja par lieko svaru mēs runājam, ka cilvēkiem, kas smēķē, tas liekais svars nepienāk tik strauji. Ja? Bet tur ir, es domāju, šis psihoemocionālā sadaļa. Piedod, tu gribēji garāk, es zinu. Es saprotu. Tas ir tāpat kā pateikt, necepies vecīt. Vienkārši necepies un viss būs labi. Būs labi, vai ne? Bet tā jau arī, to jau var nopietnāk arī, bet tā jēga jau tāda pat arī ir, ka, ja tu necepies, tad tu tik daudz, tu esi mierā ar sevi un loģiski, kamēr saregulējās atpakaļ visu tā ķīmija. Jā, varbūt arī, teiksim, ko var paskatīties, ir, kas ir varbūt tas kompensācijas mehānisms. Nezinu, cits pīpē, cits ēd, cits skrien, cits strādā pa daudz, ja? Tā kā es domāju, ka ir kaut kādas lietas, ko mēs, tomēr ar kaut kādām darbībām kompensējam. Un tur jau arī ir tā piereduma jēga, vai ne? Jo teiksim, jā, tik tiešām, es nevarētu iedomāties, kā tas ir smēķēt, jo tas tā nav mana lieta, vai ne? Teiksim, es ļoti labi varu iedomāties, kā ir atnāk mājās un garšīgi kūku vīrs ir izcepis un tagad ir viņa vakarā jāpēd nevis 1 gabaliņš, bet 2. Piemēram, ja? Es domāju, ka katram vienkārši tie mehānismi ir savi, vai ne? Jā. Jā, ja tu tā saki, es pilnīgi arī iedomājos, ka tieši tā, ka man liekas, ka es kompensēju, es esmu sācis par daudz strādāt, kā es biju pieredzis, ka es visu laiku vingroju un strādāju un tā balansā, bet tagad man tā kā tiešām izgaismo, ka es esmu sodīts vienkārši, esmu sācis par daudz strādāt un tā kompensēju ar to. Jā. Bet redz, vajag arī sarunai notikt, lai, kas pa lietu, kā varbūt vienkārši. Jā, tiešām. Klau, ir viena tāda lieta, ko mums producenti, Katrīna, kur neticēs. Čau, Katrīna. Katrīna? Jā. Viņa ir Latgalē. Aha. Tā sanāca, viņai ir jābūt Latgalē, bet viņa mums atstājusi ir sveicienu. Uzdevumu. Mums ir uzdevums ir tāds, ka, lai neviens no mums nav apdalīts jautājumu uzdošanas ziņā, lai mums abiem ir tas šarmantais pasākums iespējams, mums ir Niklu kārts ar jautājumiem. Aha, labi. Un mums ir tā, ka es nezinu, es speciāli viņas neesmu lasījis. Jā, es jau iedomāju. Mēs vēl varam sajaukt viņas. Jā, tas ir ticamāk. Jo tīri matemātiski, zinot manu kognitīvo kapacitāti, noteikti tu sapratīsi, ka es nevarētu atcerēties uz tik daudz jautājumiem atbildes. To nekad nevar zināt. Un vienkārši mēs varam viens otram uzdot jautājumus no šejienes. Lai notiek. Labi. Es domāju, Jā? Aha, tad es Žurnālisti vaicāju tev. Brīnišķīgi. Tā, ja džins, es ceru, ka tā kā tēls džins, jums piešķirtu 3 vēlmes, kādas tās būtu? Ārprāt, cik dziļš jautājums. Labi, viņš negadījās man. Jā, miers ir, ja es būtu tagad, savukārt, ja es būtu Miss Latvija pārstāvis, tagad es teiktu, miers ir zemes. Tu būtu iestudējis tad.
Tad tu būtu izlasījis jautājumus, būtu ja tu būtu visu Latviju. Jā. Bet tā kā es neesmu visu Latvijas, labi, savai ģimenei vēlētos droši vien kaut kādus 17 miljonus. 17 tieši, jā. Nu, labi, vai, nu, ja tu tā zini, kā man jautā, tad iespējams, ka vairāk. 18. Okay. Ko es vēl vēlētos? Bet es jebko varu izvēlēties. Jā, Džins. pilnīgi jebko. Tā es jau varēju šo Jā, te. bet trīs tikai. Jā. Tā es varētu arī iedomājas tādas globālas kaut kādas lietas. Tur, teiksim, es nezinu, piemēram, tur nemirstība, vai ne? Aha. Noteiktai cilvēku grupai. Okay. Nevis vienam pašam. Tas jau tā kā uz vēstures puses. Jā, uz sci-fi varētu. Jā, kā, jā. Ko es vēl varētu tādu? Lai es varētu izprast jebkuras lietas būtību. Aha. Man pilnīgi skaidrība visu laiku ir par lietām. Tagad es zinātu patieso lietu būtību. Okay. Labas atbildes, bet es visu laiku domāju, vai tiešām būtu baigi forši. Ja domāju, es tu visu zinātu, kā īstenībā ir. Savu plusu, savu mīnus. Jā, tāpat kā tiem 17 miljoniem un visam nemirstībai mūžīgai. Nē, protams, ja es varēju vienkārši teikt, es gribētu, lai man nav likais svārs un tā, bet... Nu, tādas... Jā, triviāls lietas. Bet, jā, tas ir tāds... Nē, gan jau, ka visvairāk es gribētu, lai es saprotu, kā... Parasti ir vienmēr tā atruna, tik un tā izlasa. Tāpat kā tev droši vien kaut kāda pētījuma skaties un domā, bet tomēr varbūt, ka šajā pētījumā ir kaut kāds kaut kur kaut kas, un vai es neesmu pats, vai es neskatu, vai nav kaut kāds cherry pickings ar idejām. Vienmēr ir starp citu. Jā, vienmēr ir kaut kāds kognitīvais troksnis kaut kur blakus, bet ja tu visu laiku iedomājies, tu esi izvēlēt nospiedz pogu un vienmēr zini, kā ir. Īstenībā, jā. Tad fake news uz tevīm nedarbojās. Tas ir viens, bet varbūt arī, es domāju, bet tikai tas nebūtu tāds baigais grieziens, kad pēkšņi tāds kaut kāds trolls pasaka, ka klausies, katram ir sava īstenība. Jā, paldies, bet viena vēlēšanās beigusies. Ok. Jā. Ko tu labāk izvēlētos, lai tev luksusforā vienmēr deg zaļā gaisma, vai nekad nav jāstāv nekur rindās? Tāds triviāls jautājums. Jā, es uzreiz iedomājos, ka abas divas var apiet, gan pa sarkano pāriet, gan arī rindā iešmaukties. Tas varbūt kaut ko pasaka par manīm. Bet, jā, laikam rindas man vairāk tā kā neuzrunā nekā tā zaļā gaisma. Sarkanā gaisma liek tev uz mirklīt apstāties, padomāt, lai gan rindā arī ļoti daudz laika domāt. Līdzīgi kā ar to realitātes uztveri, vai ne? Jā, jo mēs jau arī neesam tur superracionāls būtnes, vismaz pēdējie pētījumi pierāda. Es domāju, mēs varam vēl pa kādam. Jā, aiziet, protams. Tā, cik man gari jālasa. Tātad, ja tu iestrēgtu liftā un tev visu šo laiku būtu jāklausās viena dziesma, kura tā būtu, cik skaists jautājums šis ir tieši tev, brīnišķīgi. Sasodīts, ka tieši man to jautā. Jā, bet iedomājies, tu mūžīgi sēdi liftā un klausies vienu dziesmu. Arī es nezinu, vai apskaust, vai ne? Tas varētu būt perfekta atriebība, vai ne? Kad, teiksim, tev liek 3 vēlēšanās izvēlēties, un tu vienu izvēlēt, lai Klinsons sēž liftā un klausās dziesmu. Mūžīgi klausās. Jā. Nezinu, kaut kas jāizdomā nekaitīgs, kaut kāds citādi. Lifta mūzika. Ja tā būtu vienkārši mūzika, tad varētu būt Brians Eno, viņam ir tur Music for Airports un tā, ka vispār, to var klausīties, kas tā. Bet ja dziesma, tas jau ir, kas tā? Man pietiekami garai būt, bet, teiksim, Bohēmijas Rapsodija nevarētu būt, jo baigi ātri liktos, ka varētu būt pēc intensīvi, jā. Bet mūžīgi, es nezinu. Bobs Mārlējs varbūt. Three Little Birds. Bet tas tāds foršs brauciens. Jā, visu laiku smaidi jau. Jā, līdz brīdim, ka vairs nesmaidi. Nu, nezinu, bet tur jebkura dziesma, man liekas, būtu tā, ka būtu pēc kaut kāda brīža būtu kapi. Jā. Es nezinu tādu, kur Latvijas himna.
Labi, es biju šī izliekos, jo man liekas, ka viņš samaloja tagad, jo kur gan būtu tā dziesma, ko var klausīties mūžīgi. Kā es tā varēju pateikt? Nu, labi. Jā. Toties patiesi. Wow, nu šitas... Noiziet. Es atvainojos, kāds jūs esat ārsts? Gastroenterologs. Tad jautājums tieši jums. Par to McDonald's būs? McDonald's, Hesburger vai KFC? KFC? McDonald's. Jā. Kādēļ? Kādēļ? McDonald's ir viena no tām lietām, kur tu aizbrauc uz ārzemēm. Un tu saproti, tagad paldies Dievam, tā laikam nevar teikt, bet tāda studiju laikos tas bija tāds variants. Klau, ko ēdīs? McDonald's vismaz nekad nepievils. Tā, ka tu zini, ko no turienes sagaidīt. Tas ir tik patiesi, jo man ģimenes ceļojumā ir ļoti līdzīgi. Es nekad nezinu, vai mazās princeses, vai viņas ēdīs šo, vai ēdīs to, vai vēl kaut ko. Vai tur, es nezinu, grieķu nacionālajie ēdieni, vai šis itāļu restorāns būs labs, vai šeit pasniegs. Nekad nebūs, tu jau atbildi principā uz šī jautājuma. Tad es skaidri zinu, ka šis nepievils. Ātrās apkalpošanas restorāns, kurš ietur to vienoto garšu buķeti, kad es skaidri zinu, ka tur manām dāmām patiks. Man vīrs gribēja iestāstīt, ka KFC esot veselīgākais no junk foodiem. Un es viņam prasu, kā tu to domā veselīgākais no junk foodiem? Kā tu arī vistiņas principā rīvmaizē, ja mēs tā ņemam. Bet jā, bet es atbildēju. Un ko viņš teica? Nē, viņš man gribēja to iestāstīt. Un tu neticēji tam? Kā tev liekas? Nav. Jā. Bet man liekas, arī viņš tā kā liekas, ka salīdzinoši ar, teiksim, ar burgeri, tas viss. Nē, protams, un proteīns, un pilngraudu maizīti apkārt, ko vēl vairāk tu gribi. Jā, bet tikpat labi mēs varam apelēt pie tā, ka McDonald's tas mīls ir sabalansēta ēdiena reize. Tikai viņš ir sabalansēts tā, ka tu vienīgais to ēdienu var apēst vienu un vairs neko tajā dienā. Ansis Klensons, Vīta Vāgnere sarunā par to, kas mani reāli interesē. Okay. Labi, ejam tālāk. Jā. Pie kā mēs apstājamies, es gribēju paprasīt par... Par to uzturu tu man tur prasīji, bet labāk uzprast kaut ko interesantu. Tiešām bija... Par to sabalansēto uzturu. Jā, es pašā sākumā teicu. Klausies. Man vajag par sabalansēto uzturu. Parasti rakstu uz bunģām, uz pārtikas piedevām. Neslēpšu, esmu pārtikas piedevu un tur vitamīnu, visu kaut ko citu tur lietotājs. Neaizstāju sabalansētu uzturu. Jā. Kas tas tāds? Aha, ok. Redz, es tagad pārvēršos lēnām par tādu sausiņu un tagad sākšu tās. Vajag arī tādu devu. Jā, ok, sarunās. Redz, tad vispār parasti ir jautājums, kas tad ir veselīga ēšana, kā tad cilvēkam vajadzētu ēst, jā? Un man tāda mīļa teorija ir pasaulē tās ilgdzīvotāju zonas, kur cilvēki dzīvo 100 un 110 gadus, ir pat viņam tur dažādi termini, tas centenarians un supercentenarians, un tad tā ideja ir tāda, ka bieži vien liekas, tur jau gan viņi ir apveltīti ar kādiem gēniem īpašiem, kāpēc viņi dzīvo tik ilgi. Daļēji jā, jo, teiksim, tur Loma Linda, Kalifornijā, Sardīnija, Itālijā, Okinava, Japānā, tad attiecīgi, tās vietas, tur ir kaut kādi gēni, piemēram, Sardīnijā ir gēns, kas nosaka, ka tavs holesterīns, pat ja tu McDonald's ēd katru dienu, viņš nepieaugs tik ļoti kā citur, vai ne? Un līdz ar to, tu esi daļai pasargāts no sirds un asinsvadu slimībām. Un, tad ir šī ģenētiskā bāze, bet tā ideja ir tāda, ka tie gēni patiesībā ieslēdzās tikai 70 gadu vecumā. Ja? Līdz ar to, principā, līdz 70 gadiem mums viss ir mūsu abu rokās, vai ne? Kā mēs tur tipinam, kā mēs tur runājam, mēs tirnu, kā skrienam ar potītēm un visu kaut ko, un kā tad mēs arī ēdam, loģiski, ne? Un teiksim tā, kas šīm lietām ir tāds īpašs, viņiem ir īpašs zarnu baktēriju sastāvs, zarnu mikrobioms, zarnu mikrobiota varbūt ir dzirdēts. Un idejiski ir tā, ka tas ir tāds, ja mēs iedomājamies tos mūsu gēnus, ka mēs esam piedzimuši, un tas ir tāds klavieru melno un balto taustiņu skaits. Es zinu, šo vienmēr stāstu, tāpēc, ja kāds jau klausās 10. reizi, mums super neinteresanti. Bet ideja ir tāda, ka tās ir tā kā klavieres, un savukārt tas zarnu baktēriju sastāvs ir tas, kas tās klavieres spēlē. Un tā melodija, principā, kādus gēnus tad
tev ieslēdz vai izslēdz, ir principā no tava dzīvesveida atkarīgs. Un uzturs savukārt ir tas, kas to klavieru spēlētāju pabaro, vai ne? Un tāpēc es uz to uzturu skatos no tā, teiksim, kas tad tam klavieru spēlētājam būtu jāēd, lai viņš viskaistāko to melodiju nospēlētu. Ja? Un tā ideja ir tāda, ka tur absolūti līderi ir vidusjūras diēta un ziemeļu diēta. Un patiesībā divām diētām pamatā, vidusjūras diētai visvairāk patiesībā ir nevis ēdiens, bet kustības, dzīves prieks, hobiji, būšana kopā ar cilvēkiem, un tad sāks tikai tas ēdiens. Normāli. Vēdera ārsts saka, ka... Jā, vai priecīgam būt. Vienkārši esi priecīgs. Tad esi kopā ar cilvēkiem, lai ir tādas tiešām sirsnīgas, labas attiecības, lai tu jūties iederīgs, ka tu piederi kādai kopienai, ka tev ir hobiji. Nav tā, ka tu tikai ej uz darbu, un tas ir vienīgais, kas tevi interesē. Un tu principā esi aktīvs, un tā nav kaut kāda tāda aktivitāte, kuras tagad eju uz zāli. Es zinu, ka tu esi treneris, un tev vajadzētu šo. Bet tā tava tipināšana, tas ir tas, kā vajadzētu darīt, ka tev ir tās ikdienas aktivitātes. Bet tas ir tas pamats, un pēc tam sākas tās ēšanas. Un, ja runā par ēdieniem, tad, protams, tie ir pilngraudu produkti, tie ir augļi un dārzeņi, tad tālāk ir kaut kādu retu reizi gaļa, zīves, piena produkti. Patiesībā pēc vidusjūras diētas ēst drīkst arī McDonaldu, tikai tas ir tāds mazs trīsstūrīts pašā augšā, ko tu dari tikai super reti. Ja? Bet idejiski ir tā, ka, protams, ir pētītas dažāda veida diētas, tā skaitā, teiksim, bezlaktozes diēta, bezglutēna diēta, keto diēta, un izrādās, varbūt tos efektus mēs dabonam ātri, teiksim, ja mēs ņemam keto diētu, kur pārsvarā ir, taukļu, olbaltumvielas, tad, protams, mēs to svaru it kā uz to mirkli varam forši dabūt, izžāvēt muskuļus, super forši izskatīties. Bet, ja tas tiek pētīts tādā ilgtermiņa, ilgdzīvotāju prizmā, tad mums bišķiņ tādā gadījumā pieaug tās sliktās baktērijas, un tā melodija sāk bišķiņ šķībi skanēt. Teiksim tā, ziemeļdiētas pamatā arī tieši tas pats ziemeļdiēta, tāpēc, ka vairāk kaut kādas sezonālās ogas, sēnes, mežā salasītas, vairāk skābpiena produkti, vidusjūras diētai sarkanvīns, tāpēc, ka polifenoli, tad antioksidanti, sarkanvīnu drīkst vienu glāzi, bet tā ideja tāda, ka polifenols mēs arī no tiem krāsainiem augļiem un dārziņiem dabūsim. Protams, ja mēs tagad gribam, tā klasiski, piemēram, mēs par to tievēršanu, tur runājam par to lieko svaru, tagad ātri notievēt, visticamāk ar vidusjūras diētu vai ziemeļu diētu, diezin vai mēs tā ātri to rezultātu dabūsim. Bet, teiksim, ja mēs skatāmies, kas ir tas, kā tad ēd tie cilvēki, kas ilgi dzīvo, tad pārsvarā ir šie augļi dārziņi. Bet, redz, kā ir, mēs atkal tagad izolēti uzturu izvēlkam, bet es domāju, ka tas ir tāds kopums, kas ar viņiem notiek, tad viņiem ir šis pamatā šī piederības sajūta, ka viņš ir no rīta piecēlies un viņš zina, ko viņš darīs. Nav tā, ka ak, Dievs, atkal ir jāiet uz darbu, viss man nepatīk, kad būs brīvdienas. Tad viņiem ir tā piederības sajūta. Un vēl ir interesanti pētījumi, kas notiek tad, ja tā ilgdzīvotāja zonai iedod rokā telefonu mobīlo, vai arī nosceļ McDonaldu blakām. Ar to ilgdzīvošanu viņiem īsti labi neiet. Jā, es jau vairāk uzdetu to jautājumu ar tādu domu, ka piesieties pie tā, ka veselīgs sabalansēts uzturs ir šāds te. Jā, šķīvi princips, ja mēs tā. Jā, man liekas, vienmēr klausieties, labi, kad es dzirdu kaut kur televizors lekcijas vai kas, man, taču ir, iedomājies, ir dāma, kurai, teiksim, 50 kg. Jā. Un ir čalis, kuram ir 150. Noteikti, ka tas šķīvis arī pat atšķirsies. Viennozīmīgi atšķirsies, jā. Ne tikai krāsas ziņā, bet arī tas, ko tur liek. Un man vienmēr tāds kaut kāds pancīgs revolucionārs, iekšā tāds, kas izbeidziet mani mānīt. Nē, zini, es tev piekrītu, protams, tas, ko es tagad runāju, ir, ne gluži no bukletiņa, protams, nav tā, ka tas tur vispār nav pētīts un tā, bet, protams, uzturs ir ļoti, ļoti, viņam ir jābūt individuāli pielāgotam tev. Bet to jau arī tu stāsti. Un kur var būt arī tā lieta, es zinu, ka mums Antiēģiņa institūtā, kuras arī strādāja, mums ir viena no tām lietām, kas man savukārt liekas tāda forša iespēja aiziet pie kolēģiem, tādas hospitācijas vizītes, tā mēs viņu iekšēji saucam, ka mēs tā
kad varam aiziet pie kolēģiem, un, es esmu pacients, ja, un tad kolēģis izturās pret manī kā pret pacientu, un es tad viņu vērtēju, ko viņš forši dara, tīri, lai es savā praksē labāk darītu, un ko es viņam ieteiktu darīt savādāk, politkorekti nosaucot. Lūk, un tad, es domāju, ko man kā gastroenterologam izstāstīs uzturu speciālists. Es teicu, protams, banalizēju, bet es tik tiešām aizgāju pie visiem klīnikas 3 uzturu speciālistiem, un kad es sapratu, bet katrs no viņiem iedod to odziņu, kas ir tieši man, vai ne? Es te arī varu gudri runāt par šķiedrvielām un pilngraudu produktiem, būsim godīgi, vai ne? Ja savā šķīvī tagad skatos uz proteīna avotu, nav tā, ka viņš ir pats lielākais, ja? Un, ļoti svarīgi ir arī dažādi izmeklējumi, kas tam klāt nāk, piemēram, ir tāda netiešā kalorimetrija, kosmets, tas nozīmē, tāds tā kā kosmos kuģīts, kur tev ieliek, tu tā kā paguli pačeči 15 minūtes pēlpo, ar ko ir iespējams noteikt, cik daudz kalorijas tieši tev ir vajadzīgs, un tieši tev tavā vecumā, dzimumā, ķermeņa uzbūvē, slimībām vai veselību, teiksim tā, un tas, protams, ir tāds rādītājs, kas mainās, ja? Un, protams, ja mēs ēdam pa daudz šīs kalorijas, nekā mums vajadzētu ēst, tad tas rezultāts mēs varam viņu negaidīt. Tāpat laikā arī, teiksim, ķermeņa uzbūve, ja mēs ņemam kaut kādu bioimpedanci, kas ir gudrie svari, kas pasaka šo ķermeņa kompozīciju, taukus, muskuļus un ūdeni, tad, protams, ir tas, kad mums ir jāēd tik un tik noteikti uzturvielas uz kilogramu. Teiksim tā, tas viennozīmīgi ir individuāli. Ansis Klinsons, Vīta Vāgnere sarunā par to, kas mani reāli interesē. Tikko iepazinies ar vienu no maniem kaķiem. Tā ir buča. Jā. Viņa pēc temperamenta ir sangvīniķis. Un viņa ir, viņa ir spējīga nepārtraukti gūt baudu visos dzīves gadījumos. Un vēl ir nekautrējās, var sakot, neaizliedz sev neko. Okay. Bet tu teici, ka viņai nav auss. Bet vienkārši šie kaķi, kas man ir visi kaķi ņemt no patvērsmes, un viņiem nogriež vienu ausi, un viņi ir sterilizēti. Nopietni? Ja gadījumā kas, tā ir tāda. Viņam iegriezums ir skaidrs, zina, ka tam kaķim ir nabadziņš, jā. Man bija draudzene, kurai bija ritīgi foršs kaķis. Es tagad laikam pat neminēšu šķirni, nav svarīgi, bet nosaluši 3 stūrīši, abi 2 un nokrituši nost, jā. Tā kā nevis vispār ausis nav, bet tieši tie 3 stūri galiņi, bet šito es nezināju. Nē, viņiem tikai paši augšiņi, tikai mazliet noņem, lai ir skaidrs, ka tas ir sterilizēts kaķis un ka to. Tā kā, ja tu kādā patvērsmē redz kaķi, kam the more you know, jā. Nav bišķiņa auss, tad zini, kad viss kārtībā. Nekas, ka viņam nav apēsta tās. Jā, mēs runājam samērā daudz par medicīnu, par tavu darbu, un kāda doktori neuzprasīs par visu kaut kā vēdu lietām, par brokastīm, kafiju un vispārējo. Bet, ja tā par to, kas notiek mums apkārt, ko tu domā par mākslīgo intelektu un viņa tādu gājienu uz priekšu? Jā, mākslīgais intelekts viennozīmīgi, bet es atkal mēģināšu savilkt kopā ar darbu, varbūt, kad nevajag. Bet jā, mākslīgais intelekts ir īstenībā, mēs viņu izmantojam diezgan daudz, ja mēs ņemam, teiksim, endoskopijas, tas izmeklējums, ko mēs skatāmies kuņģi un skatāmies zāri, tad mākslīgais intelekts palīdz atrast veidojumus, kurus jā, superīgi. Tad palīdz atrast, teiksim, veidojums, ko varbūt cilvēks, protams, viņš ieraudzīta, bet viņš tā kā pievērš uzmanību, ko klau, paskaties, vai šitien te viss ir ok, tā kā viņš pat tiek izmantots ikdienā. Tad, protams, čatiņš mums iet uzvaras gājienu, un čatiņš ir ļoti liels malacis, tur var uzprasīt pilnīgi visas tās medicīnas jautājumus. Un patiesībā viņu ir iespējams paprasīt viņam tā, ka viņš tomēr bišķi sāk minstināties, jo redz, kā ir, man ir patiesībā viens no labākajiem draugiem, tā kā aizrāvies gan ar medicīnu, gan ar šo čata jautājumu, un tad viņš parasti mēģina to čatu kaut kādā veidā, tā kā iztrigerot un uzdod viņam jautājumu, kur, protams, viņš tā kā no loģikas puses saliek to visu kopā, bet tiklīdz es saprotu, ka tur kaut kas īsti nav, tad viņam tam čatam paprasot, klau, vai tu tiešām tā domā, viņš tā, piedod, es samuldējos. Man arī bija šie gadījumi, bet man ir bijis tā kā, rītīgi tā kā aizlaiž auzās, pilnīgi tas, es vienkārši to tēmu, par kur es jautāju, es viņu tā līdz kaulam zinu, un tā kā
Jā. Tas saka, vai tu esi pārliecināts? Jā. Atvaino. Jā, tieši šis stāsts. Es domāju, ka šitās gadījums... Es tomēr kļūdījos. Nu labi, tā zini, kā tu zini, okay, bet medicīnā, ja tu uzprast, teiksim, kaut ko tādu, nu ko... Jā. Vislabākais man patīk, manuprāt, nav tā, ka es patiesībā ļoti, ļoti rēti man sanāk tā ieskatīties uz Facebook sienas. Un kaut kā netīšām paslīdēja garām raksts par to, ka čatiņš atbilda labāk un empātiskāk nekā ārsts. Kaut kur šāda ziņa bija. Un apakšā bija parakstīts, jā, un čatiņš man nodiagnosticēja diabētu 2 minūtēs, bez tā, ka, protams, diabēta tur nav, vai ne? Tas ir tas pats, ko mēs iegūglējam, man simptomi tādi, ko mēs dabonam, ka tur visticamāk ir pats trakākais, jā. Manā arī tajā pieredzē tas čatiņš bija tā, ka forši tur saraksta tādus palagus, kad es tur uzprasu, bet tā, kad es lasu viņu tā rūpīgi, un ja tas ir ceļš, ir kaut kas specifisks, tad... Man bija vismieklīgākais bijis kaut kādu dziesmu notis esmu jautājis. Cik advancēti, es pat nezināju. Un tur izdod ārā tādus brīnums. Ka tu pat nospēlēt nevar noteikti. Nē, tu, teiksim, zini dziesmu, ne? Un tu uzpras, vai tu nevar man šitās tā dziesmas akordus vai notis izdot. Nezinu. Zila brīnums. Nē, var vēlēties labāk, varētu tā teikt. Ir potenciāls izaugsmē. Okay. Tagad tu iepazinies ar Buču. Jā. Man ir vēl Rīnce, kas ir super bailīgs kaķis, bet tagad es esmu horizontāli, tad viņš savukārt man nāk un virsū pie sevi, tad viņu vajag paiet. Kamēr es neesmu horizontāli, viņš ir droši attālumā. Mīgs. Jā. Un tad ir rudais kaķis, kas atkal sievai parasti nāk. Un rudais kaķis ir vienīgais kaķis, ko es pazīstu, kas ēd sieru. Okay. Tad, kad tas siers, tas tā kā mani čipsi. Teiksim, esmu ar sieru atradinājies no kartupeļu čipsiem, tad es uzgriežu sev sieru vakarā. Jā. Un tad man vienmēr ir klāts rudas kaķis. Kā rudo kaķi sauc? Eira. Bet tie visi nosaukumi, mēs pat neēdamām, viņi vienkārši tādi tie nosaukumi bija, un mēs arī domājam, lai nav stress liekas. Sauks kā atcaucās. Jā, tieši tā. Bet man liekas, tas mākslīgais intelekts, ka tas ir tā kā tā pirmā porcija vispār. Mēs esam tā kā dzinēji pasaulē, tā kā tvaika dzinēji tagad ir gadījušies. Tas viss šausmīgi pilnveidosies. Kā tu vispār skaties uz to nākotnes vīziju šajā sakarā? Es laikam nebūšu redz, man patīk spraust robežas tur, kur es esmu tā kā liels gudrinieks un labprāt strīdētos. Un savukārt lietās, kuras es ticu, ka kāds cits varētu atbildēt par manīm labāk, vai kurš ir informētāks, lai sniegtu atbildi. Zvanīsim Elonam. Jā, es tieši gribēju teikt, ka noteikti ir jāzvan Elonam. Teiksim, Elonu arī uzreiz iedomājieties šajā tēmā. Elons bija ļoti, ļoti sabijies, kad ja šis viss nonāk ļauno spēku varā, tad kas tad notiek? Es nezinu, ko viņš šobrīd domā, viņš man liekas tur plūst savā nodabā, bet kas lai to zina, bet jā, es domāju, ka kopumā, kamēr tas ir palīdzoši, kāpēc ne? Es domāju, tas noteikti draud ar kaut kādu veidu, draud skaļš vārds, darba zudumu daudziem cilvēkiem. Es domāju, ka tas ir tāds potenciāls risks, teiksim, ja var izdarīt čatiņš ātrāk un precīzāk un pareizāk, tad kāpēc ne? Jā, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, es domāju, ka tur ir savi plusi, savi mīnusi, jā. Mums jau tādā ziņā varēja visu kaut ko izdarīt, bet kamēr tas notiek, manuprāt, kamēr ieņem pareizās formas, mums ir tad lēmums jau var pieņemt, teiksim, dators fēni, bet tik un tā mums ir vesels bars ar ministrijām un reizēm ar tām pašām loģiskākajām, es domāju, lēmumu pieņemšanas struktūrām un arhitektūrām, mēs jau tāpat rīkojamies emocionāli, kā mēs tad nospriedām kaut kad iepriekš. Zinām, ka nevajag pārāk daudz ēst, bet... Tad kaut kā sanāk. Jā. Bet tad izrādās Klinsons izdomā to racionalizēt par to, ka viņš saka, tāpēc uzresnēs, ka es nesmēķēju. Es jau arī apzinos, ka es meloju bišķīt sev. Jā, labi, tas ir vienkārši klasiskais jautājums no podkāstiem par to, jo es atceros, ka Elons uzpauzēja, un viņš teica, jā, bet laikam esam palaiduši garām. Ja pat Elons uzpauzēja, tad... Jā. Vēl parasti es esmu redzējis, ka jautā, ko tu domā par
apziņu mainošām vielām, piemēram, par LSD un tādām un sēnēm? Es tagad sāku domāt, man arī bija viens laiks, kad es skrienot, labprāt klausījos podkastus, un man liekas pat, Jordanam Petersonam bija, kur viņš intervēja neskaitāms dažādus cilvēkus, un tā skaitā arī zinātniekus, manuprāt, kas ar šo tēmu nodarbojās ārstējot cilvēkus. Arī visticamāk, man nav tāda tieša pieredze bijusi, un es noteikti arī negribētu zīmēt ne balts, ne melns. Protams, klasiski ir skaidrs, ka alkohols, smēķēšana, narkotikas, kafija, ja es tagad banalizēju šā visu, ka tā kā nē, ja, McDonald's. Tā kā Rēgens teica. Jā, bet ir kaut kādi, teiksim, es ticu, ka ja to dara kaut kādā kontrolētā vidē un to dara, profesionālos nolūkos, tik tiešām palīdzēt ārstēt slimības, un runa tik tiešām par psihiatriju, ja šeit, tad iespējams ir kaut kāda loma tur. Tikpat labi mēs varam runāt par medikamentiem, zālēm, ja, tas jau arī tomēr maina mūsu iekšējās struktūras, darbojas uz receptoriem, uz šūnām, un, manuprāt, līdzīgi arī ar tām vielām. Jā, Nav tā, ka man būtu praktiska pieredze ar to, bet tā globāli skatoties. Es arī prasu, tāpēc, ka es lasīju tādu grāmatu Stealing the Fire, man liekas. Jā. Tur bija tā, ka viens no tādiem posmiem bija tāds, vienā no nodaļām bija rakstīts, ka vienam valsts vīram, Amerikas Savienotās valstīs sanākuši diezgan liels ziepes, ka viņš ir pateicis, ka ir sarindots vielas kaitīguma ziņā. Un toreiz populārais ecstasy, MDMA, ja nemaldos, ka tas ir bijis kaut kādā tur 17. vietā. Pirmajā bijis alkohols un uzreiz žurnālisti savukārt paņēmuši. Viņš saka, ka ecstasy... Ka tā kā vārdi jau, tā kā alkoholu nē, jā. Ka ecstasy ir nekaitīgāks par alkoholu. Jā. Tas uzpūtu. Nē, atkal tur vienmēr, man liekas, tie statistikas dati, kas ir apakšā, teiksim, ja mēs tā paskatāmies, cik ir kaut kādas pieejamas, cik tā viela ir pieejama. Man ir bijusi pieredze ar stažēšanos Amerikā, kur mums liekas, kā Latvijā uzņemšanas nodaļā, slimnīcā, kas ir cilvēks, kurš ir daudz lietojis alkoholu un kuram nav kļuvis labi. Tad Amerikā tā tad ir cilvēki, bet gados tādi, kas tik tiešām patiesībā tā pamatlieta ir zāles pīpēšana, kāpēc viņi nonāk slimnīcā. Zāles pīpēšana? Jā, kas man liekas tāds, ko tā, tur tādu dara? Bet Latvijā, neko jau tādu, bet tas ir tikpat izplatīts, kā mums, teiksim, cilvēks, kas ir alkohola reibumā un kuram nav palicis labi. Teiksim, tā, Viņi pārpīpējušies? Tā kā šīs blaknes un tas man likās tāds, tā kā līdzīgi kā mums, labi, tā nevar teikt, ka katrs otrais lieto alkoholu, tad tas tā briesmīgi skan, bet pa lielam, ja mēs skatāmies uz to, par vielu lietošanu runājot, tad tas man bija tāds interesanti, ja, kad tur vecmāmiņa. Es zinu, ka apinim šitā es nekad nejautāšu, jo tur zinu, ko apinis teiks. Jā. Bet kā tu teikt, alkohols, teiksim, vai marihuāna, ja mēs aizgājām tajā sarunas posmā? Kurš kaitīgāks? Man nav viedokļa, es tev nemāku pastāstīt. Kaitīgāks noteikti tas, ko vairāk cilvēku lieto. Ja tu tā, pārāk tāda varbūt strukturēta domāšana, bet es domāju, ka no turienes arī ir tas saraksts ar kas ir tas. Es domāju, ka tā loģika ir tur. Tur bija alkohols, jā, pirmajā vietā. Labāk nekas. Jo aknas un tur tā kā ritīgi viss slikti. It kā varētu jau iet nopaļauties uz beigām, bet baigi, tas es nezinu, vai labs nobeigums. Jā, ok, mēs varam vēl kādu kārti izvilkt. Jā. Izvelkam vēl pa kārti. Izvelkam. Aiziet. Tā, jūs pamanāt, ka vecs vīrs lielveikalā zog pudeli šampūna. Kā jūs rīkosieties?
Vai dienījās, es nezinu. Jā, es priecāšos. Es arī domāju, ja jau... Lai nomazgājās. Ja jau vecam vīram vajag pudeli šampūnu. Nē, es ko tad iet klāt? Nē, dot naudu arī nē. Novēlēt veiksmi, zin kā. Jā, lai tīri mati spīdī. Lai veicās. Jā. Tad jau ir mati. Jā, tas jau ir labi. Jo es atceros, ka man viena no labākajām frizerām ir bijuši skūta galva. Aha. Es zinu, ka ģimenei nepatīk. Jā, es iedomāties nevaru. Es parādīšu tev bildes. Labi. Man ritīgi patīk, jo tu vienkārši piecelies no rīta. Nekas nav jādara pareizi, nav jāveido, jāmazgā. Un tu, tad, kad tu viņus atjauno, noskuvi vēlreiz. Jā. Losjoniņš, krēms. Redz, tur tomēr ir bišķi čakars. Jā, bet tas ir salīdzinoši niecīgs, jo tu visu laiku esi super perfekts. Tu esi labākajā... Jā. Tu kāds var savādāk būt. Tev ir perfekta frizūra visu laiku. Tā kā bišķi... Tas vienīgi. Nu, labi. Olā. Nu, es nezinu. Aiziet. Šitajā... Pārsteidz mani. Es mēģināšu to lietu. Kas jums pēdējā laikā šķiet pārmērīgi dārgs? Pārmērīgi dārgs. Jā. Ļoti grūti man atbildāms jautājums. Es vispār ļoti... nemēdzu naudu, man ir grūti naudu iztērēt, es tā kā nemāku. Es saprotu, ka ir lietas, kuras, tā kā maksā to, ko viņas maksā un kuras ir vajadzīgs, un šampūns ir jānopērk, piemēram, vai kā līdzīgi, tāpēc viņi nevar iztikt, bet es, man pat ir bišķiņ jāmācās vairāk pirkt kaut kādas lietas, un tā kā priekam, respektīvi. Jā, es tā kā vairāk skatos uz to investīciju pusi, tā kā kas man šķiet pārmērīgi dārgs, man liekas, jā, es tā nemācēšu tev tā atbildēt tā sakarīgi. Te var, protams, iet sūdzību gājienu par to, ka elektrība un pārtika un benzīns un vēl viss kaut kas, bet man liekas, ka, mēs esam tur, kur mēs esam, kādas ir iespējas. Labi, es vēl atbildētu, es nezinu, kad, teiksim, dažas no ģitārām, kuras es redzēju Parīzes veikalā, manuprāt, bija drusku pārāk daudz. Jā, šis ir tas, ko tu saki, es arī varētu tur izvēlēties mašīnas, somas un kleitas un vēl vis kaut ko, ja mēs tā ņemam. Jā, es arī tieši pēc somām, jo es nesen te runājos par dizaineru somas. Jā. Nē, protams, ka tas viņus kaut kādu simbolizē kaut ko, ka tad tur var daudz labu salikt. Jā, daudz visu kaut ko labu salikt. Izturīgs materiāls. Jā. Un tad šūtas var sakot tieši ergonomiski rokai. Jā, protams. Šausmīgi tur veselīgs un pareizais starojums un noturēts materiāls, aprobēts un zinātniski pētījumi bijuši. Jā, gribu uzēst kaut ko, kādu mēlēnu. Un tā, un dzīvniekiem draudzīgs. Bet, galu galā, man tiešām, man kaut kā, varbūt es neesmu tāds cilvēks, bet man grūti saprast, cik ļoti ir tomēr, varbūt, ka kaut kā arī es varētu kādreiz saprast, bet pagaidām grūti. Kā es, teiksim, varētu somu par kaut kādiem 10 000? Es vienkārši nezinu, ka... Ir pieprasījums, ir piedāvājums. Es domāju, ka ekonomiskā līkne vienkārši. Bet tādā ziņā, kad es domāju, ir lietas, kas ir kvalitatīvas un kas ir pelnīti kvalitatīvas. Un tu viņu nopērc un tev ir prieks, ka forši, šis man tagad kalpos kaut kādu laiku. Jā, es saprotu to prieku, to jēgu, jo kā tu pēc lietas... Mūziķis, Barakuda ģitāris, viņš teica, ka pilnīgi viss pasaules nav tiek tērēt, lai mēs justos labi. Man liekas ļoti saturīgi jēga tam apakšā. Bet tas prieks, labi, es saprotu, Ferrari nopēc, vajag. Auto tur, kaut kāds tāds funkcionāls lietas, bet ja tu skaidri zini, ka tu vienkārši esi tikai pārmaksājis pārmaksāšanas spēju. Varbūt, ka starp pārējiem pārmaksātājiem, tad vienkārši tu vari sasveicināties, ka labdien, es arī esmu iztērējis tur 5 miljonus par Zaporožicu, vai ne? Jo tas ir stilīgi. Jā. Es domāju, ka tas ir tas, kuros mēs sākumā runājam par to kodoliņu.
kad par cilvēku kodoliņu ir lietas, kas ir katram svarīgas. Un, acīm redzot, jā, ir cilvēkam, kam ir svarīgi atzīmēties, ka viņš ir iztērējis tieši tik daudz. Divreiz vairāk par jahtu. Jā, nekā tu, teiksim, jā. Nu tā, un tas tad uzsistā pa plecu, kā tas malacis. Man patika vienreiz bija tāds divas automašīnas brauc pie vārtiem. Un tad, kuro palaidīs? Čalis atver logus. Brauc. Es skatos, tev lielāks kredīts jāmaksā. Nu, apmēram, jā. Lielāka auto. Bet tas ir īstenībā diezgan interesanti. Mums bija viens, mēs ar vīru skrējām rogainingu. Nu, tā kā iedod karti, ir salikti punkti, un katram punktam ir vērtība, un tev ir noteikti stundu laikā jāsavāc pēc iespējas vairāk punkti. Un, jā, tas bija pie Spilvas lidlauka. Un mēs tagad skrienam, un tur ir tādas mājas, kur, es stipri šaubos, vai tur ir iespēja vispār nomazgāties kaut kur, mēs par to šampūnu runājām tikko, ja? Bet tur tādas glānas mašīnas stāv blakām, ka prieks, jā. Tā kā, tas ir kaut kāds tāds, jā, līdz ko tu izbrauc ārā, tāds. Var uzsist tev pa plecu, bet tad atgriezies tur, kur. Bet, tas tagad teic, kas kuram ir tas svarīgi, un kas to prieciņu rada, jo. Bet lai jau priecājās, ne? Lai priecājās. Protams, jo citādi pieņems es svarā un... Vai ne, un arī nebūs labi. Nebūs tā pareizā sabalansētais. Sabalansētais šķīvis nebūs. Šķīvie princips. Bet viss tā dzīve, man liekas, tāda navigēšana ir tajā visā, gan arī uzturā, gan visā pārējā. Kā jūs ar vīru var atradāt tādu kopīgu, šoreiz uztura balansu kaut kādu, jo tomēr, man liekas, ģimenē ir kaut kā kopā jānolem, ka tagad mēs ēdam šitā vai tā, ir taču, jā. Tas, protams, man liekas, ir tāds laimes moments tādā ziņā, kad tu paņem kauliņus, sakrati, izmet un tur kaut kas sanāk. Jo, un tas tiešām, mēs arī runājam par tiem iemesliem, kāpēc tur vienam svars vairāk, mazāk. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti būtisks aspekts, kāds ir tavs dzīvesveids, ar ko tu dzīvo kopā, kādi ir tie ikdienas paradumi. Redz kā, kauns atzīties. Patiesībā, man ir daudz labas, stipras puses, bet ir arī vājās puses. Un ēst gatavošana viena no manām vājām pusēm. Es ēst garšīgi uztaisīt nemāku. Man bija klases biedrs, kurš labi teica, es specializējos olu ēdienos. Tad es ar tā varētu teikt, es māku uzvārīt, uzcept un uztaisīt omleti. Es, protams, varbūt arī daļai pārspīlēju, bet tas dienas ritms ir tāds, un vīram patīk garšīgi gan gatavot, gan arī vienmēr var paļauties uz to, kur viņš aizvedīs uz kādu restorānu aiziet. Gan šeit pat Latvijā, gan arī uz ārzemēm, tad ir forši, kad ir kāds, kas par to ir parūpējies. Un kaut kā vīrs pats pievērsās tad šeit veselīgai ēšanai. Es noteikti mājās nenāku un nerājos un saku, šitā jau gan nevar, kur tad man ir tas veselīgais šķīvis un kur tad ir tā piramīda. Jā, bet tas kaut kā tā organiski aiziet, un man liekas, ja tu vienu lietu sāc darīt, atkal mēs te par to veselību un par to varbūt kaut kādiem ideāliem principiem, katram tas ir savs, bet līdz ko tu jūti, ka jā, šitas man labi forši der, nezinu, vai tā būtu ēdiena grupa, vai teiksim, tas ēšanas paradumi, kā mēs ēdam. Un es domāju, ka tas ir par tādiem maziem pilieniņiem, ja tu tā kā novelc svītru un tu esi ēdis iepriekšējā dienā veselu cielaviņu un tā ēdis gadiem, un tagad tu pēkšņi sāks ēst salātlapas, visticamāk tas nestrādās. Tā kā es domāju, ka tas ir tāds process, tas ir tāds... Atslēga ir tavs vīrs. Jā, es pilnīgi piekrītu. Tas, ko mēs varētu novēlēt pilnīgi... Jep. Visai Latvijā vienkārši vajag dāmas, jums vajag vienkārši labas vīrus. Cik tā mēs... Brīnišķīgi galvenās Latvijas vēdera ārstes padoms. Ir izvēlēties pareizo vīru, jā. Es runāju iepriekš arī par ilgdzīvotāju tautām un tā kāds viņiem tur tas zarnu baktēriju sastāvs. Ja tas klavieru spēlētājs, kas pa tiem gēniem tur spēlē, ieslēdz, izslēdz. Izrādās, ka tas sastāvs tām baktērijām, kas tad ietekmē mūsu pārējo organismu, viņš ir līdzīgs cilvēkiem, ar ko mēs kopā dzīvojam. Ja? Tāpēc vien ir jāizvēlās veselīgs partners, kurš pieņem pareizos lēmumus. Un, ja to tā varētu teikt. Jā, tas ir, protams, joks. Jā. Nē, kā joks. Jā, jau ārsts tā saka. Jā, tad jau.
Jā, Klausa, jā. Nu, labi, Klau, paldies uz šīs pozitīvās nots. Mēs pirmo daļu varam noslēgt. Jā. Tad jau iespējams, ka pēc kāda laika mēs varēsim arī turpināt. Super. Varbūt kaut kāds pētījums jāapskatās, kā mēs ko rāda dati. Jā, ko mākslīgais intelekts mums pasaka. Lielas paldies tev. Jā, super, paldies tev. Jā. Atā. Labi, čau.